Biedrība Ziemeļkurzemes biznesa asociācija sadarbībā ar vadošo partneri biedrību Partnerība laukiem un jūrai un vēl 4 zivsaimniecības vietējām rīcības grupām Latvijā un 1 Somijā 2021. gada februārī uzsāka īstenot jaunu starptautisku sadarbības projektu Ceļā uz viedumu piekrastēs. Projekta mērķis ir iepazīstināt piekrastes iedzīvotājus ar viedo ciemu attīstības konceptu un uzsākt tā pakāpenisku ieviešanu katrā no 6 sadarbības partneru izvēlētajām piekrastes teritorijām jeb apkaimēm. Tādējādi aktivizējot vietējās piekrastes kopienas, izglītojot kopienu līderus, stiprinot ciemu apkaimju identitāti un veicinot uz mūsdienu zināšanām un inovācijām balstītu ilgspējīgu attīstību. Tas ir starp teritoriju projekts, kurā piedalās vairākas vietējās rīcību grupas, un viena no šīm vietējās rīcības grupām ir arī biedrība Ziemeļkurzemes biznesa asociācija. Un projekta galvenais mērķis ir kādā no izvēlētajām apkaimēm, kas ir izvēlēta par viedo apkaimi vai viedo ciemu, noteikt šīs vajadzības, tātad meklēt risinājumus šīm vajadzībām. Un mūsu gadījumā šī viedā apkaime ir izvēlēta no Vaidas līdz Ovīšiem. Projektā tiek iesaistīta plaša mērķa auditorija, kultūras un politikas veidotāji, uzņēmēju pārstāvji, kā arī esošie pastāvīgie piekrastes ciemu iedzīvotāji un piekrastes teritoriju sezonālie iedzīvotāji. 1936. gadā Košragā bija 115 iedzīvotāji un 20 mājas, kuras darbojās visu gadu. Bet pašlaik šeit nav tik daudz ziemā iemītnieku. Mēs esam kādi 6. Kopienas uzdevums projektā ir kopīgi apzināt savus esošos resursus un izzināt savas apkaimes vajadzības, lai kopīgi tās sāktu risināt, piesaistot jaunas zināšanas, jaunās tehnoloģijas, kā arī veicinātu jaunas sadarbības. Projektā kā partneris piedalās arī vietējā rīcības grupa Ziemeļkurzemes biznesa asociācija, kas ir noteikusi savas piekrastes teritorijas viedo apkaimi. Dižjūras lībiešu ciemu apkaimes dienā 2021. gada septembra nogalē Miķeļturnī viedās apkaimes entuziasti kopīgi ar nozares ekspertiem strādāja darba grupās un meklēja labākos viedos risinājumus saviem izaicinājumiem. Kā labāko žūrija noteica Ideatona uzvarētāju kultūras autoveikalu. Dižjūras lībiešu ciemu apkaimē Mazirbē 2022. gada 18. martā sākās biedrības Ziemeļkurzemes biznesa asociācija organizētais lekciju un praktisko apmācību cikls Kultūras autoveikals. Tātad šīs mācības video un foto veidošana, ko mēs šobrīd apgūstam arī šeit Košragā. Mēs šobrīd filmējam seno Košraga apbūvi un tādā veidā mēs mācamies, un tad jau apmeklētāji un dalībnieki pastāstīs, kā mums veicas šai projektā. Apmācību cikla laikā notika gan teorētiskās mācības, gan praktiskās nodarbības par video sižetu filmēšanu, veidošanu un to publicēšanu sociālajos tīklos. Un šis ir tā kā disciplīna, ja? tas mūsu disciplīnē. Un tas ir tas pirmais, angļu sakot, tas must have, ja jūs gribat kaut ko filmēt, darīt, tad elementāri šādi vajag. Viņš nemaksā nekādas fantastiskās naudas, ja? 12 eiro, 30, 50. Ja? Dalībnieki ieguva teorētiskās zināšanas par video filmēšanas pamatprincipiem, par videofilmu montāžas metodēm un paņēmieniem, ieguva praktiskās iemaņas piekrastes kultūrvēsturiskās vides un interviju filmēšanā. Šī ideja par to, ka mums ir kaut kas jauns jāapgūst, un paldies projektam par šo piedāvājumu. Fotografēt, filmēt, iemācīties šos principus, kādi ir pareizi, kā kadrēt, kā mēs mācīsimies, kā arī montēt video, ļoti noder jebkurā profesijā, un sevišķi jau tādā jomā, kur es arī darbojos, tā ir dabas aizsardzība, man patīk fotografēt, dzīvot dabu, bet tagad es redzu, kur ir manas kļūdas, un man ir dota iespēja tagad uztaisīt, piemēram, labāku un interesantāku video. Es to varētu pielietot sava hobija vizualizēšanai
lai cik tas dīvaini neizklausītos, un viens no maniem hobijiem ir gatavot ēst. Un arī mājas darbus izpildīju šajā sakarā. Man ir liels prieks, ka mēs esam tādi sapulcējušies zinātkāri un zinātgriboši cilvēki, ka mūsu kārtējā ideja mazliet dullo, mazliet varbūt tāda neprātīga, atkal īstenojas. Es uzzināju daudz visu kaut ko jaunu. Šis tas mani ļoti, ļoti pārsteidza, kas bija ļoti interesanti. Jā. Nekad nebija domājis par dažām lietām, par kurām nācās padomāt. Projekta ietvaros tika izveidots arī audiogids Košraga ciemā Košraga māju stāsti. Pulkasina armazjoņ līga, tulmīniņa randasoņ līga, Kīca mingi stulda kitād līga, mingiš sūri pivģi pidād līga. Dižjūras Lībiešu ciemu apkaimes viedais risinājums turpinās arī Ovišu ciemā, kura iedzīvotāji ir apņēmušies papildināt kultūras mantojuma informāciju, iekļaujot to kopējā viedā ciema vēstījuma formātā. Šis projekts ir svarīgs, lai vietējie piekrastes iedzīvotāji apzinātos sevi kā kopienu un definētu savas vietas spēku, kā arī to, ko mēs kopā varam darīt, lai uzlabotu piekrastes ciemu un apkaimju dzīves kvalitāti. Projektu Ceļā uz viedumu piekrastēs finansē Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonds, atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.